Šodien mūsu stāsts sākas Valmierā. Nozīmīgas pārmaiņas Valmieras sabiedriskā transporta sistēma piedzīvoja 2020. gada beigās. Ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu 2,2 miljonu apmērā pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja pārvietoties 10 mūsdienīgos hibrīda autobusos. Hibrīda autobusi ir īpaši ar to, ka var enerģiju izmantot atkārtoti. Tādējādi autobusiem par 30% samazinās degvielas patēriņš, kas nozīmē to, ka arī CO2 izmešu daudzums ievērojami samazinās. Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu pagājušajā vasarā Valmieras autobusu parkam pievienojās 2 jauni elektroautobusi. Klusie, ērtie un vidēji vēl draudzīgākie elektroautobusi ir nākamais nozīmīgais solis pretī Valmieras sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes celšanai. Jā, ir gāja detektori, ir arī, kad parāda, gājējs ir priekšā, viņš uzreiz pīkst. Kameras, tas ir kā spoguļi, ir nakts spoguļi, var paregulēt nakts redzamību. Jā, klusāk ir, protams, jo hibrīda autobusiem bija dzinēji, tomēr labāk ripo, ir labāk, jā. Jaunie transporta līdzekļi ir ne tikai vidē draudzīgāki, bet pateicoties zemajām grīdām, arī veicina vides pieejamību, atvieglojot iekļūšanu salonā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiem. Varu teikt, ka mēs braucam gandrīz katru dienu. Man šķiet, vairāk vietas palika tur, kur ratiņus novieto. Viegli uzbraukt, nav kaut kāds pārāk augsts pacēlums no trotuāra maliņas, un viegli uzbraukt. Man šķiet, ka viņš arī lēzenāk apstājās. SIA VTU Valmiera uzņēmuma teritorijā ierīkota autobusu elektrouzlādes infrastruktūra. Darbs plānots tā, lai naktī veicot uzlādi, dienā autobusi varētu veikt visus paredzētos maršrutus.